skatos mīts, tavās lūpās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās skāl, tikai sarkan dzintars vien. Veros tavās acīs dzintars tajā smirdz, skatos tavos matos, dzintars spīd. Alumīnijas. Vai kaut kā tā. Un kādēļ šī dziesma bija šeit izvēlēta? Uzsākot sarunu ar šīs dienas viesi dzelt no Taureņa ielejā, Pauls Timrods mums ir ciemos šodien. Čau, Paul, prieks tev redzēt. Čau. Tu jau pēdējā laikā bieži viesis mums Boom FM studijā. Jau otro reizi. Tātad, kāpēc šī dziesma? Tāpēc, ka šai te sarunai, lai arī mēs esam ļoti sen jau pazīstami ar tevi, es diezgan rūpīgi centos sagatavoties. Ļoti labi. Gāju iekšā internetā, lasīju par tevi un ap tevi visādas tur lietas. Un, lūk, man te priekšā arī tagad atvērta Dailes teātra mājas lapa, kur ir pie režisoriem tāds tā kā dosjē, ja? Un tur ir bilde un rakstīts Pauls Timrods, dzimis 1967. Gada 19. jūlijā, un tā bilde ir, pavisam skaista, es teikšu. Es atvēru to bildi, es ļoti nopriecājos. Tu tur tāds, patiešām dzintara acīm šī vārda labākajā nozīmē. Vai ne? Šis kompliments mūžā. Redz, un tādām gaišām acīm un tādu skaistu sejas izteiksmi. Un patiešām tu man pat ieintriģējies, neatceros, kas tā pa bildi būs jāapstāst. Izskatās, ka tu esi pavisam mierā, ar to, kas ar tevi notiek šobrīd, tur tanī bildē vismaz. Vai tad tu vari izstāstīt šobrīd, kas tad ar tevi īsti notiek? Kāpēc tas dzintars tur tanīs acīs? Šito bildi, man liekas, taisīja Jānis Dēnāts, bet Jānis Dēnāts jau māk, es domāju, arī vārdu pa princesi nofotografēt. Nezinu, kā ar to vārdi, bet ar tevi viņam ir izdevies. Ir, jā, tas gan bija tiešām arī pirms gadiem 3 laikam, viņš to darīja, bet ir ok. Tā kā, jā, kas tur daudz ko iet un kreņķēties, kaut kā jāmēģina dzīvē darīt to, ko gribās, nevis to, ko vajag, un tad jau tu tā kā varbūt arī tiec tuvāk tam, lai tu būtu mierā ar sevi. Tas nozīmē, šobrīd tu dari to, ko gribās. Jā. Tad saki, kas tad tu tagad esi? Visi tev visu laiku ir pazinuši kā autožurnālistu. Varbūt to, ka tu esi bijis tā kā arī multiplikācijas filmu mākslinieks, paspējuši jau aizmirst daļa no cilvēkiem. Es nekad nav zinājuši. Tad galu galā tu esi arī kaut ko uzfilmējis. Es uzfilmēju. Tagad ir tas jaunais izaicinājums, ir tas teātris, par ko es personīgi biju ārkārtīgi pārsteigts. Ļoti labi, ka man izdodas pēc vairāku 10 gadu pazīšanās tevi pārsteigt. Tas nav slikti. Teātris ir baigi labā lieta, un tur ir kaut kāds tāds brīnumiņš, kurš tur notiek katru dienu. Skatītājs mums aizies to izrādi, viņam tas brīnumiņš ir tajā dienā, bet tā, kad tur strādā, tad ir katru dienu. Tu aizēji, un tur viss notiek, tur viss katreiz savādāk, tu nekad nezini, kā tā diena aizies. Tur vienmēr kaut kādi joki, būs kaut kādi brīnumi, un tu tur sēdi, vai ne? Kurš uz cilvēks būtu priecīgs, ka tādiem slaveniem aktieriem kopā pavadīt daļu dienas un pateršķiet un paklačoties. Tas ir brīnišķīgi. Klau, par to teātri tomēr paturpināsim, ja? Tad ir tā, ka te pavisam nesen arī viesojās Dāvis Auškāps. Viņš stāstīja par tālām zemēm, runājāmies arī, protams, par teātri, par viņam sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, par sportu mazliet. Viņš arī nodziedāja ar vienu dziesmu šeit un uzspēlēja ģitāru. Un tad es tā sapratu, ka jums tomēr daudz kas ir kopīgs. Un arī tevi pieminējām mūsu kopīgajā sarunā. Teiksim, Dāvis Auškāps mācās šobrīd Kultūras akadēmijā teātra režisoros. Es teicu, ka reku ir taču cilvēki, kas nemācās teātra režisoros, bet veido izrādes. Kā tas notiek? Labi, viņš uzreiz teica, bet Pauls taču ir tos kino režisorus apguvis. Kā tur ir ar tām lietām? Mācīties nekad nav pa skādi, bet man diezko jauki negāja tā iepriekšējā reizē, kad es Kultūras akadēmijā mācījos, es ar to vadību īsti nevarēju vienoties par to, kas ir mācības un kas nav mācības. Tā kā tā vadība nav sevišķi mainījusies, kopš tā laika es otrais neiestājos. Liela jēga nebūtu, ko es arī strīdēšos tiem pašiem cilvēkiem par tiem pašiem jautājumiem. Bet ja tur būtu cita vadība, ļoti iespējams, kas būtu iestājies tagad arī, ka Dāvis sāk mācīties, un arī Inters Rešetins no Dailes teātra arī aizgāja uz režisoriem mācīties.
Tā kā es tikmēr iztikšu ar to, ko es iemācījos tajos kinorežisoros, un tagad es te pagājuši vasara pabeidzu organizāciju vadību un psiholoģiju tajā biznesa vadības koledžā, un tā kā tas arī tomēr organizāciju vadīt vai aktieru kolektīvu liela starpība nav, tur ļoti daudz līdzīga lieta ir. Tā kā es tā daudz maz pamācījies, esmu neaizgluši tā kā no maisa, nav tik traki, bet es galīgi nebūtu pret pamācīties vēl kaut ko. Varbūt, ka būtībā kultūras akadēmija taču droši vien nav vienīgā vieta, kur to var darīt. Nu, tas arī ir uz to vietu, kur to darīt, lai viņi arī geogrāfiski un arī finansiāli tev būtu pieejami. Nu, nevar ņemt vietu Maskavā vai Pēterburgā un pazust pirms 3 gadiem. Var? Nu, tad jau Kāpēc ne? Var, un tad atgriezties jau pensionēts, izglītots cilvēks, varētu ķerties jau pie darba. Man tomēr 46 gadi, es nevaru 3 gadus tikai mācīties. Labi, bet tad tu izstāsti, kā gandrīz pensionēts, pietiekami izglītots cilvēks, jo šajā pašā dosjē mēs lasām, ka tu esi mācījies Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātē. Tad esi mācījies arī kinorežiju Latvijas Kultūras akadēmijā un izglītību turpinājis biznesa vadības koledžā. Tātad pavisam nesen, ja? Teiksim, Nu, pagājuši vasar beidzē. Nu, jā. Tad, kā tad cilvēks ar pietiekamu dzīves pieredzi un, teiksim, kā tad viņš var kļūt par teātra režisoru? Jā, nu, piemēram, arī es izjūtu aicinājumu kļūt par teātra režisoru. Es eju uz Dailes teātru pieteikties, hei, es gribu vienu izrādi uzvest. Nu, varētu nesanākt. Varētu nesanākt, jo tur Latvija tomēr maza un visi, kā saka, viens otram galā, visi viens otru pazīst un kaut kādas tādas personiskas tādas, kaut kādas attiecības un saites daudz ko nosaka, kur tu nonāc. Bet ja tev, kā saka, uz to teātri tā baigi naginies, Latvijā tā tautas teātra kustība ir nenormāli attīstīta. Nu, jaudīgāk nekā ugunsdzēsēji pūtēji orķestri un bieži vien pat jaudīgāk nekā kori dažā labā novadā. Tā kā sākt kaut ko režisēt un ņemties, noteikti atsaucīgi cilvēki tev būtu, kas būtu mieru tev klausīt, bet nav jau obligāti jāiet to Dailes teātru. Tās tad varētu būt grūtāk, tur visi grib. Labi, tad tev palīdzēja kaut kāds personīgs, teiksim, sājas. Nu, es jau redzu tos cilvēkus, kas tur strādā, pazīstu tikpat ilgi kā tevi, vai ne, un kaut kā tā vārds vārdam runājot, laikam bijām nonākuši līdz tam, ka, ka tā kā noticēja un tomēr ļāva, tāpēc man te paveicās. Tas tāda čomu būšana, es domāju. Man ir ļoti interesanti. Es neslēpšu, piemēram, šajā gadījumā nostādīju sevi tavā vietā, ka man, piemēram, arī izdotos pārliecināt vai vienoties ar cilvēkiem, man uztic to lietu darīt. Man, piemēram, nebūtu nekādas saprašanas, no kura gala vispār tā izrādēja ķerties klāt. Šeit es mazliet sasaistīju šo te visu lietu ar savulaik, es beidzu augstskolu kokapstrādes tehnologus. Man aizsūtīja pēc sadalas strādāt fabrikā par meistaru, kur arī bija pilnīgi cita dzīve nekā tas, ko mums mācīja augstskolā. Tur ir realitāte. Vienīgais, ko es varēju darīt, ir netraucēt tiem cilvēkiem strādāt un palīdzēt mēģināt, lai tur viss notiek. Kā tu saprati, no kurienes ķerties te izrādīt? Tas ir ļoti labs jautājums, ļoti pareizs jautājums, un jebkuram, kas gribētu to sākt darīt, laikam vajadzētu šo jautājumu arī nodarboties. Es darīju vienkārši. Es sarunāju ar savu vecu draugu un paziņu Džilindžeru, kas drīkst pasēdēt viņa mēģinājumos, līdz tad sākot ar pirmo mēģinājumu, kurā vispār atver to lūgas eksemplāru un sāk tie aktieri lasīt, tad ko viņi dara nākamajās reizēs, kad viņi sāk celties kājās un sāk jau kaut ko kustēties, kad viņi sāk iet tajā zālē darīt, kad viņi sāk vilkt mugurā kostīmus un kā nonāk līdz rezultātam. Es nosēdēju ar Džilu 2 izrādes, ar Vīru nav viegli un Raganu, tad es sarunāju ar Nelēķu Kroderu, kas var pasēdēt arī viņa mēģinājumos Valmierā. Es braucu speciāli uz Valmieru, sēdēju, skatījos, kā viņš strādā. Un ar to Jānu Vilēm van den Bosu, kas no Anglijas, no Holandas, viņš te brauc uz Daili. Skatījos, kā viņš taisa to Amadeju. Un tā es nošpikoju no viņiem visiem 3 pilnīgi dažādiem cilvēkiem, 3 pilnīgi dažādas metodas, kā to darīt, uztaisīt tādu savu raiderīti, kā tam vajadzētu iet, kā man šķita tas, tie pamati jau daudz maz bija līdzīgi. Un tas ļoti palīdzēja. Vienkārši nošpikoju, kā dara to praksē. Labi. Tagad tu esi nošpikojis, kā dara praksē, ticis līdz tam procesam klāt, tu esi izvēlējies aktierus, izvēlējies... Aktieris teātris iedot, tu neko daudz izvēlēties nevar. Nevar izvēlēties. Nu, ja tev baigi horoskops nesakrīta kādu, varbūt tu drīkst palūgt, bet būtībā jau kas tur nāk, tas tur nāk. Nu, paga. Vai tad nav tā, ka tu kā režisors tagad man tai lomai būtu piemērots tas aktieris, tu gribētu strādāt ar to, vai tagad atkal citu? Tā nav? Nu, tur tāds kompromiss. Pārsvarā rekuji brīvie cilvēki, ko tu no šitiem gribi, kas tev der. Nu, tad no tiem resursiem
Labi. Pielas, kas tur ir. Ne? Ok, aktieri tev ir, tu esi izvēlējies jau lūgu, par kur arī es varētu jautāt, kā tad tās lūgas ir izvēlētas. Viena, šobrīd ir 2 lūgas tev. Nu, to pirmo rakstīja Valmieras teātra direktora Evita Sniedze, un otro sanāca tā, ka tur mēs ņēmāmies, tāds eksperiments bija, beigās dabūja, kā saka, sapūst vaigos un pats arī uzrakstīt. Tātad tu esi ne tikai autožurnālists, tu esi ne tikai teātra režisors, tagad tu esi kļuvis arī par dramaturgu. Nu, zinu, uzrakstīt vienu tādu traļa vaļa gabaliņu un nosaukt sev par dramaturgu, tas tā kā Raimonds Pauls teica, vienu dziesmu katrs muļķis var sacerēt, bet sākās problēmas, tagad to vajag daudz reizes darīt. Ok, tātad lūga ir, aktieri ir pirmais, tagad par pirmā sanākšana sākās mēģināšanas process. Kā ir ar tiem aktieriem? Viņi var zināt, kā jau tu teici, Latvija ir maza, un tu nevari sev prezentēt, ka tu esi no Spānijas, jau neviens nezina mani. Jā, un ka tu esi milzīgi pieredzējis dramaturgs, un tev ir jāklaus. Visi zina, kas tu esi, kā tur tev gāja ar viņiem. Nu, tas arī tāds riskants brīdis, tas tā kā, ka tu paņem suni mājās, un tad tu nevari saprast, kurš ir saimnieks, un sunim ir jāierāda, kurš ir saimnieks, savu viņš jau tev neklaus, viņš vienkārši tev čurā uz čībām. Un tāda varbūt tāda skarba līdzība, bet aktieri arī, viņi jau tev uzreiz redz, viņi jau tev pārbauda, viņi tev nāk virsū kaut kādiem gainiem, viņi mēģina aizpļāpāt tevi, viņi mēģina aizpīpēt tevi, viņi mēģina visādā veidā tevi nosist no tā kursa un skatās, tu tiks galā vai nē. Un tā kā viņi redz, ka tu tā mierīgi un konsekventi turpini, viņam ar apnīku, viņi paspēlējušies, nu tad darīsim tā. Un ja to viņiem tā laipni apējies un draudzīgi runā, tad jau viņi arī sāk jau piemest tās savas idejas klāt, un tad, ja jūs kopā kaut ko darat, un tad jau ir prieks par katru dienu, kad tu mēģinājumu tos cilvēkus esi saticis. Cik intensīvs ir tas mēģinājuma režīms? Tas ir tā, ka tu no 10 no rīta sāc un katru darba dienu līdz 2 bliezi. Tā kā nāk tuvāk pirmizrādē, tad mēdz būt arī vēl vakarā tie mēģinājumi, bet tā būtībā tas ir 2 mēneši katru darba dienu no 10 līdz 2. Bet tad man jājautā, kā tad tu esi ne tikai visi manis nosauktie amploā cilvēks, tad autožurnālists joprojām esi. Autožurnālists, laikam, vismazāk tāds satiksmes žurnālists varētu teikt, jo es pirms daudzām jaunām mašīnām pat neesmu braucis, tā kā tas apmēram. Par un ap autožurnālists. Tad tev tomēr ir zināms, ka tu arī esi kafejnīcas saimnieks. Tur man māsīca Šiver, es tur tikai, kā saka, piedalos procesā. Kartinghalle vēl. Tas viss blakām, jā, bet tur es vairāk tā šis viss tomēr lietas kaut kādu laiku prasa, vai ne? Jā, bet tas nav tā, ka to nevar izdarīt, jo, kā es teicu, tas ir no 10 līdz 2, no 2 līdz vakaram tur izdarīt pārējās lietas, un lai nofilmētu televīzijas raidījumu, vajag 2 dienas, samontēt 1 dienu, tā pa pusdienai, vai ne, un vakarā. Tad tas viss saliekās, vēl kādu brīvdienu apaliek pār, nav tik rāk. Vēl paturpinot par to teātri, es nevienu no tām lugām vēl neesmu redzējis. Tur ir tā, ka lugas tu vari lasīt, izrādes tu vari redzēt. Izrādes, jā. Mēs pinamies visi. Tu kā latviešu valodas skolotājs man bišķiņ palabo, jā. Tad izrādes neesmu redzējis. Uz to Vērdiņa izrādi. Tur vajag iet ar bērniem. Tur tu man solīji tos ielūgumus, un es visu laiku gaidu, kad tad viņas varbūt šodien nesīs tos ielūgumus. Labi, bet es apskatījos Dēls teātra mājaslapā ļoti smuki tur uzfilmēts, un es paskatījos to, kas tur ir redzams. Un patiešām es neslēpšu, ka par šo tavu uzdarīkstēšanos biju arī mazliet skeptisks. Bet patiešām man patika tas, to, ko varēja redzēt mājaslapā, un viss bija pozitīvi, kas man patika, ar mīlestību, un bija tā par dzīvi faktiski. Jā, daudz arī saka aiziet ar bērniem uz to izrādi, ka pēc tam, ka pašiem abīs bišķi ko padomāt par dzīvi, tā kā laikam tur viss ir kārtībā. Jā, naudas loma cilvēku dzīvē. Kāda ir tavā dzīvē? Naudas, drīzāk vairāk, ko darīt tad, ja tev viss ir, vai ja tas, ka viss, ko tev gribās, aizņem visu tavu laiku, vai tev to visu vajag? Drīzāk tādi jautājumi nekā tieši nauda. Ko tev vajag? Ko man vēl kas man pietrūktu? Visiem cilvēkiem pietrūkst apmēram 20% no tā, kas viņiem jau ir. Lai būtu viņam alga 100 lati vai 1000 lati vai 10 000 lati mēnesī, viņam pietrūkst visiem priekš laimes 20%. Kādēļ es prasu, ko tu tā gribētu, jo viena lieta, kas man sajūsmina tevī, ir tavs ceļojumu spektrs. Cik es zinu, tu ceļo pietiekami reti, bet tad tā
par visu rubli. Nu, tā jaudīgi daudz maz, jā. Es varbūt nosaukšu tos galamērķus man zināmos. Nu, labi, sakot, tu zini, man arī izbrīnīs. Cabo Verde. Jā. Tāva ceļojuma iespaidā es arī tur nokļuvu, ja, un izbaudīju šo te burvīgo salu arhipelāgu. Pavisam nebija slikti. Tad es zinu, ka tu biji uz Jaunzēlandi. Pie tam es zinu vēl, ka tu tur ceļoji pa pašu Jaunzēlandi brauc ar moci. Jā. Nu, un tad, kas man visvairāk fascinē no visiem šiem taviem ceļojumiem, ir tās Lieldienas salas. Tas ir vis tālāk, jā. Nu, tas varbūt par to mēs parunāsim, uzliksim tagad nelielu tādu dziesmu. Pēdējais brīdis, man jau pilnīgi prasījās viens dziesmu. Prasījās dziesmu, un tad mēs parunāsim atkal par kaut ko. Par sekundēm tev smīnēt nav ļauts. Nāks laiks un beidzot apjēgsi it veicīgi. Gardeniņiem kā ašas lodes trauc. Tik mirkli vien šie steidzīgie. Tik mirkli vien. Lūk, mirklis mūzikai mums tāds neliels ceļojums laikā iznāca 17 pavasara mirkļi, kuri tad, tā kā tev kā kino cilvēkam gal galā arī varbūt piestāv šī dziesma. Nu, ne kino, TV. Nu, nē, kino, nu, teiksim, tu esi bijis režisors un mākslinieks animācijas filmai, nu, un tad, starp citu, mēs gan solījām runāt par Lieldienas salām, bet, nu, parunāsim tad par tām filmām. Dokumentālā filma, cik jūs tur esat 2000. gadā? Jā, tā bija, tāda. Par ko tā bija? Tā bija par to, ka mums visapkārt ir pilns ar radioviļņiem, un ja mēs viņus katru atsevišķi ņemam pēc tā viņa jaudas un tā enerģijas, ko viņš izdala, it kā nekas traks nav, bet ja tu sasumē visus šos dažādo frekvenču viļņus, kas ir reizē mums apkārt, mobīlie telefoni, rācijas, televizori, interneti, bluetooth, nu te ir pilns, tad tas jau bišķiņ tā kā sāk sildīt smadzenes, man tādas bažas bija. Un tad es par to tagad domāju, ka vajadzētu izpētīt šo jautājumu. Kas tad tur īsti notiek? Mūsu to radioviļņu, salīdzinām ar to, kā bija pirms 100 gadiem, ir nenormāli vairāk. Vai tas mūsu veselību ietekmē vai nē? Jo mēs taču visu vadām pa gaisu. Jā. Un arī visādi elektrības lādētāji mums mājā katram ir apmēram 54. Mikroviļņi mums. Jā, un tā bija tāda lieta, ko man gribējās tajā brīdī izrakt un izpētīt. Un kāds ir tas rezumē? Ko tie viļņi dara ar mums? Rezumē ir tāds, ka ja nu arī tas efekts vai kaut kādas blaknes ir, tad viņas izpaužas netik tieši, lai mēs varētu no tā izvairīties vai par to uztraukties. Jo tas cilvēku dzīves ilgums, nesoties mūsu kaitīgo vidi, sūdīgajiem tomātiem un radioviļņiem, tik un tā visu laiku tā kā paaugstinās tas vidējais dzīves garums. Tas nozīmē, ka kaut kā mēs tomēr ar to lietu tiekam galā un tik laikam gluži trākē to dzīvi nav. Varbūt tie mūs uztur tieši. Varbūt, ka viņi mūs silda un palīdz, jo taču arī daudz terapijas veidi ir, kur visādiem tur ultra īsviļņiem, visādiem tam līdzīgiem tev tur iesnes ārstē vai iekaisušu ceļgalu ārstē. Un tas tur kaut ko silda konkrētā dziļumā, un tu dari tās lietas, tā kā tur ir ko pētīt. Un tad vēl par kino runājot, dokumentālā filma Latvijas Hronika numur 4 1995. gadā izrādās. Jā, tā bija tāda viena ar tādu amizantu izšķiršanās par to, ka man piedāvāja Kultūras akadēmijā operatoru, kuras vadītājs Kalvs Zalcmans tā kā uztaisīt filmu un norežisēt priekš 10 operatoriem, lai visiem būtu ko darīt. Un tā bija Latvijas Hronika pēdējā, ko uztaisīja uz kino lēni pēdējā, pēc tam vispār aizklapēja cietuvies tādu. Un man bija izvēle vai nu tad iet uz lekcijām, uz kurām man spieda tā Kultūras akadēmijas vadība, vai arī pabeigšu šo te filmu. Es zinu, labāk uztaisīšu vēsturē pēdējo doķeni uz kino lentes, nekā iešu mācīties to, ko es jau zināju un biju universitātē vienreiz iemācījies. Nu, tā kā tapa šī filma, bet es nepabeidzu Kultūras akadēmiju dēļ tā, ka es pabeidzu to filmu. Tāda bija izvēle. Pie tam šo filmu es atceros, kā tu viņu finišēji ar to filmu, jo man bija tas gods saņemt uzaicinājumu no režisora, no tevis ierunāt to. Ļoti izteiksmīgi tu ierunāji. Un tur arī UFO bija tajā filmā ar visiem saviem bērniem, tā kā es to filmu atrodot, es domāju, ka arī Stellai un Francim būtu smieklīgi ieraudzīt sevi vecajā Kundziņa salas mājā ar vannu, podu un plīti blakām. Tur ir daudz jautru lietu. Ir viena problēma, Paul. Es mēģināju YouTube'ā šīs divas filmas atrast, gan Latvijas Hronika numur 4 un cik jūs tur esat. Es nezinu, varbūt es esmu
neprasmīgs meklētājs, bet es neatradu. Es domāju, ka tajā valsts kino, foto, video, audio dokumentu arhīvā var noteikti dabūt, un tur viņi iekopēt neko daudz nemaksā, bet viņai jābūt, tas ir, ja nemaldos, ir pēdējais gabals uz kino lens, ko nofilmēja tai Latvijas kronikai. Ok. Klau, tagad atstājam tās Lieldienas salas bišķiņ vēl. Pēc nākamās dziesmas, bet tagad par tiem viļņiem parunāsim, ja, saistībā ar to filmu. Kā tev gāja ar tām vibrācijām un viļņu uztvēršanu tad, kad tu biji 7. vidusskolā latviešu valodas un literatūras skolotājs? Diezgan, cik tev tad bija gadi? Kaut kādi 22, 21, kaut kas tā. Tā kā sevišķi vecs nebija? Nē, galīgi, nē. Nu, tāds pirmā kursā mācījos universitātē tajā brīdī. Kā tev tur gāja ar tiem? Kurām klasēm tu mācīji? 5. un 7. Un tad es sapratu, ka tas skolotāja darbs ir sasodītis, sarežģīts. Tev ir jāmulda vai ne vairākas stundas no vietas jāuzstājās publikas priekšā. Un tad, kad tev šķiet, ka viss ir beidzies, tev brīdī tu ieraugi sev priekšā kādas 40 burtnītes, kurās jāsaliek komati. Un kaut vai fiziski izšķirstīt 40 burtnītes un atrast trūkstošos komatus, burtus un garumzīmes, tas prasa baigo laiku. Un es abrīnoju jebkuru cilvēku, kurš strādā godīgi to savu pedagogu darbu un joprojām māca bērnus, visu cieņu un atzinību viņiem par to, ko viņi dara. Un joprojām liek komatus. Tas tiešām ir ļoti vērtīgs un nenovērtēts darbs. Un es domāju, ka valsts varbūt varētu pat neuztraukties ne par medicīnu, ne par ugunsdzēsējiem, ne par varbūt tur tiesu, bet valstī vienīgais, kas būtu jādara, būtu jānodrošina cilvēkiem izglītību, jo gudri cilvēki, es domāju, nezaktu, nededzinātu, nebūtu briesmīgi jāpieskata. Tā kā valsts galvenā funkcija, ko viņš šobrīd nedara, ir pieskatīt izglītību. Bet ar to pareizrakstību un arī ar runu kā tādu, ja, dzīvu runu, manuprāt, ka ir arvien lielāks problēmas. To es saku, sastapies ar jauniem cilvēkiem dažādos pasākumos, kur man ir jāizlasa, ko viņi ir uzrakstījuši. Pierakstīt, kādā krāsā tur atnākusi kaut kāda komanda, tur spēlēt to vai citu spēli, un tad, raksta oranžs, kur nevis oranžs, bet oranžs, ja? Un tādi diezgan daudz. Toletē koridora galā. Uzkrītoši daudz šitās lietas tā parādās. Varbūt tev jāiet, Paula, atkal uz skolu mācīt par Nē, es domāju, tur ir cilvēki ar lielāku misijas apziņu, kas to labprāt izdarīs. Es to vienkārši pārbaudīju un sapratu, ka tas ir sasodīt grūti, un es nezinu, es neņemtos to darīt. Tavu skolotāju karjera bija cik gadu ilga? Vienu to mācību gadu, pat mazliet mazākā mācību gadu. Bērniem tu patiki? Kā bija? Tas jāprast tiem bērniem. Kā tev likās pašam? No puķpodu nemeta gluži, neviens tur tādu briesmīgu neklausīšanu arī nebija, bija ok. Bet tu biji stingrs vai? Es neesmu tāds diezgan lādzīgs visā, un es neesmu nekad beigas stingrēs. Jā. Labi, par citiem viļņiem runāsim. Lapsu medības. Jā, tas ir ļoti šarmants pasākums. To tagad neviens nesaprot, par kas tāds ir. Jā, tāpēc es tev gribēju palūgt pastāstīt. Tas ir tāds ļoti... tādiem cilvēkiem, ka patīk visādi iPhone, iPadi un gadgeti un GPS un vāzes un viss šitie gājieni, tiem varētu ļoti patikt, bet tas ir tāds aizlaiku sporta veids, ļoti augsta tehnoloģisks, ko izmantoja armijās, padomju armijā, Čehijā, laikam, un Japānā vēl tas bija modē. Noliek mežā dažādās 5 vietās dažādu frekvenču un dažādu signālu raidītājus, un tev iedod uztvērēju, kuram tajā frekvenču oslā viss var šos sadzirdēt. Un tad tev ir jāiet pa to mežu, karta tev ir, un jāatrod maksimāli ātri visi šie 5 raidītāji. Bet problēma ir tā, ka viņi visu laiku nepīkst. Viņi pīkst tikai 1 minūti no 4, no 5. Tad 4 minūtes ir klusums, un vienā viņš pīkst. Un tev jāpaspēj uzgriezt uz tās frekvenču skalas, atrast, kur tas skan, atpazīt to signālu, nopēlēt no kuras puses, iezīmēt kartē vektoru, no kuras puses tev nāk, tad skriet šķērsām iezīmēt pēc 5 minūtēm otru vektoru, dabūt kruspunktu, tad eventuāli doties uz to vietu un mēģināt atrast. Ļoti tāds sarežģīts, tehnoloģisks un tāds, zinām, intelektu pieprasošs sporta veids. Kaut kas līdzīgs mazliet orientēšanās sportā. Jā, orientēšanās sportā, tas intelekts ir līdzīgs vajadzīgs, jo orientēšanās sportā to arī nevar nesties tā vienkārši mēl pa plecu, jo cilvēks kļūst stulbs pie maksimālām slodzēm, tas ir pilnīgi fakts. Un mēs to bieži vien nepamanām dzīvē, ka mēs izdarām nepareizes lēmumus pie fiziskas piepūles un nogurumā. Un orientēšanās sports to ļoti labi parāda. Un šis ir viens no orientēšanās sporta veidiem, kuram ir pat vēl lielāka tāda arī militāra nozīme. Ja tu vari atrast to raidītāju, tu vari ļoti daudz ko atrast. Tā kā bija filmā par Štirlicu, kur tu biji uzlicis mūziku, ka viņi to ruskie pianisti, kā viņi atrada. Atceries, vācieši brauc ar tādu kulbu,
griezās tāda antena-riņģī, un viņi rasā divām tām kulbām. Labs medības. Tieši tas, tad divām vietām tu brauc, tev sanāk divi vektori pret objektu, kur tev vajag, un krustpunktā atrodas šis te raidītājs. Tā var atrast ļoti daudz ko. Un ar šo te sporta veidu, ar labs medībām, tu jaunībā nodarbojies? Diezgan cītīgi, no kādas 7. klases, laikam, līdz pat visai padomju armijai cauri, ja viņi izdarbojos. Tur bija ļoti tā vērtīgi. Vēl par sportiem, ar ko tu nodarbojies? Es tā ļoti cītīgi nodarbojos ar motokrosu un supermoto, braucu motociklu, un pārējā laikā, kad kompānija uzrunā un aizrauj, tad piedalos orientēšanās sacensībās. Man čoms Kārlis Lācis arī dikti mīl skriet, un tad mēs reizēm viņu tā aizlaižam kopā. Sacenšaties. Kurš kuram ieliek? Viņš, zina, ir jaunāks un kājas garāks, viņš viss pīpēš, un viņš tā skrien. Mēs bijām Latvijas čempionātā, un es laikam skrēju stundu 15 distanci, kas bija ļoti grūta, un viņš stundu 5 apmēram tā. Bet mans draugs Mārtiņš Knipšs, tad divreiz īsākām kājām nekā Lācim, ielika Lācim 5 minūtes. Viņš bija drausmīgi lepns par to. Kas ir ar tiem automotosportiem? Kādreiz tu brauc golf kausā, kurš jau ir pazudis? Ja, Tas pazudis, bet viņš ir transformējies par citiem. Bet nav vairs tik tautisks. Tas tomēr bija tāds tautisks. Tad reķim bija par 50 mašīnām no rīta sabraukuši uz startu, un tad bija kvalifikācija un pusfināli, jo bija pa daudz. Tagad tik masveidīgi vairs nav, bet tagad es pēdējos 10 gadus ar tiem motocikliem tā ļoti cītīgi. Tur tu brauc arī mačos. Jā, es pat pagājuši gadu Baltijas čempionātā savā tajā grupā pirmos 2 posmus biju vadībā, un tad salauz kāju un 3. nenobrauc, bet būtu nobraucis 3. tas trīniekā būtu točni, ja ne 1. Tā kā ir ok. Es iedomājos, kas tev spiež braukt tajos mačos, jo tu man neatgādini cilvēku, kuram būtu svarīga kaut kāda tāda, izlikt pie sienas kaut kādu medaļu slavas stūrīti un pēc tam fotografēties un likt Facebookā, ka reku es te čempions. Nē, es tā nevienam sevišķi nerādu, ko es tur daru. Un kā man citi arī saka, ko tu nenofilmē, kā mēs tur forši braucam. Es saku, klausies, vecies, man ir brīvdiena, kāpēc gribu, lai es filmēju. Apmēram tā, bet tur ir, pirmkārt, tas ir ļoti tā, man vienkārši patīk, es nevaru izskaidrot, tas čalis, kurš iet dzīves ķert, viņš arī nevar paskaidrot, kāpēc viņam daba sauc, viņu velk uz turien, viņš iet un copē. Tu gribās pagrūstīties, tur tak ir tenīs mačos, kaut kāds fizisks, tur tāds nekaunībai, agresijai, kaut kādai jābūt. Tu jau vari vienkārši tā izrauties priekšā, ka bez kādas bezkaunības vienkārši braukt visiem pa priekšu, vai arī braukt pēdējais bez nekādas bezkaunības. Tur ir tas, ka tu esi maksimāli koncentrējies to vienu lietu un tev nav laika domāt ne pa ko citu. Tas ir tā kā nodzēst cieto disku, vienkārši iztīrīt pilnībā. Tas ir labākais tev visā, tas racionālajā daļā. Bet tur jau jāgatavojās, ir tā tehnika jāskrūvē, vai to tu pats nedari? Riepas, tur var uzlīt lietus, tev jāpaņem līdzi lietas riepas. Tev ir arī kaut kāds tehniskais personāls tur, kas tev tur palīdz? Nē, tu jau tiec viens pats galā, bet parasti tev tur ir kādi čomi, kuriem, viņš tev atnāk palīgā pietur tavu moci, ka tu skrūvē riteni, tu aizēji viņam palīgā, un tev tur līdzi vajag ritīgu atslēgu komplektu, tev vajag līdzi ģeneratoru, tev vajag līdzi riepu sildītāju, tev vajag līdzi rezervus tos diskus ar lietus riepām, tur ir vesela saimniecība līdzi. Tas tev uzrunā, tas tev, tāds veču prieks, tāds, kas tev ir nepieciešams. Viņš ir vienkārši brīnišķīgs, tur ir laba kompānija, tu esi izbraukājis pa visu tur Lietuvu, Igauniju, tur, tas ir forši. Labi. Vēl par sportiem, ko tu nepieminēji, bet es zinu, ka tu nodarbojies tomēr šādi tādi arī ar windsurfingu. Tā gan ir tāda lieta, kas man patīk, bet man besi jārā tas, ka kurš te ir saimnieks, es vai vējš, un tā kā man viņš ir jāgaida, tad lai viņš iet ratā tas vējš. Tad viņš ir pa lielu. Jā, un tad pa lielu, tad pa mazu, un tagad tā industrija aizgājas uz to, ka vajag tev kaut 5 būras, lai vispār pabraukt. Tā kā es biju maziņš un sāku to lietu, man bija winglaiders ar vienu būru, vienu ķīli, viss kārtībā, jebkurā vējā varēja braukt. Tagad tā industrija mums iesmērē tā kā 2000 džinsus jau cauriem ceļgaliem, tagad iesmērē 5 būras. Un pēc tam tas vējš īsti nav, un Latvijā to surfingi tā, tikko parādās pludmalē surfotē, tā zaķi tinās no pludmales. Vajadzētu tā, lai ir abi. Tas tev traucē. Tas man bez jārā. Es gribu, lai zaķi skatās, kā es tur iznesos. Vēl par sportu skriešana, garās distances. Skriešana ir ļoti laba lieta. Skriešana tas ir tāds numur 1 pasākums, jo to var īstenot jebkurā brīdī, vai ir vējš, vai nav vējš, vai lietas līst, vai sniegs. Bet tas tev patīk? Tas ir tā, ka es vienkārši pastos pulkstenī, ir stunda brīva, es vienkārši uzvalku ēdus un eju mežā. Man aiz mājas uzreiz sākās mešs, un tur bez maz priežas ar zariem sitās pret mājas stūri, tā kā man nonāk līdz skriešanas vietai nemaksā neko, un es skrienu tā, kā man patīk. Tu skrien arī kaut kādās organizētās sacensībās? Organizētās sacensībās es runāju, tā kad ir maratons lielais. Bet es taču pats noskrējis kādu maratonu. Es esmu 3 reizes noskrējis maratonu, 2 tos Tautsdzies maratons, 1 reiz Rīgas maratonu. Tā kā man skaidrs ir, kā tas darās. Kāds ir rekords maratonā? Kaut kā 3:35. Tas ir labs rezultāts. Vienā reiz bija 3:40, otrā reiz bija 3:35, un kaut 3:36. Ir amatiera pieklājīgs. līmenis, jā.
Un tā kā es ļoti labi saprotu un jūtu līdz tiem cilvēkiem, kurus skrien, un es pilnīgi saprotu, ko viņi te brīdī jūt, ko viņi domā, par ko viņi sapņo, kad ir palikuši daži kilometri līdz beigām, un kas viņam te brīdī garšo. Ir skaidri tā, bet šobrīd es, ja man tagad liktu tā skriet, es maratonu nenoskriet, 20 km es noskriet tā, varbūt, ja tagad ceļamies un ejam, bet 40 nē. Klau, vēl es zinu, un vēlētos ļoti lūgt, lai tu izstāst to gadījumu. Es to tad mēdzu kaut kur kompānijās pārstāstīt to stāstu. Tu reiz piedalījies gājienā vai skrejienā, kas sākās pie Brīvības pieminekļa un līdz Valmierai turpinājās. Bija tāds, jā. Un tur pa ceļam tev gadījās kāds atgadījums. Tur pa ceļam bija tik daudz, ka es pat nezinu, par ko tu tagad konkrēti runā. Tu gāji kopā ar kaut kādu iekšlietu struktūru darbinieku. Un viņš satika arī pa ceļam vienu tā kā bijušo apcietināto. Kaut kas tāds ir, bet tu zini, es pat vairs tā precīzi to gadījumu, tas bija tik šausmīgi sen kaut kādā gadā. Tad es pastāstīšu. Izstāst, es neatceros. Un viņš teica, hei, priekšnieki, tu ej uz kurienu, uz Valmieru. Viņš saka, labi, ka es arī tad iešu. Un tad viņš sācis iet kopā, un viņam nekas nav bijis līdzi, kaut kāda ēdiena. Viņš bija pie jau vienkārši gāja. Jā, un tad viņš teica, ka viņš drusku izmetīšot līkumu, tur viņam čoms dzīvojot, viņš paņemšot kaut kādas siermaizes, un viņš izmet līkumu, un tad panācis bija to visu to gājienu dalībniekus. Un iet kopā tur trallinādams un izstāstīs, ka tur bijis tā ieslodzījuma vietā, tad viņam katru dienu bijis jāiet kaut 12 km uz darbu. Jā. Un viņš uztrenējies pa to laiku. Sīksts, jā. Un tas Milicis, tas atkal ir nolūzis pēc kāda laika, tu stāstīji. Milicis tagad jau ir pensijā, tas Milicis, pa ko tu jā, un tad Milicis ir izstājies, un tad tas bijušais ieslodzītais, viņš teica, klau, priekšnieki, ka viņš arī izstāšoties, un vai tad viņam esot rīt jāiet pieteikties? Viņam jāparādās reiz nedēļā, ka viņš nav aizmucis. Tas Milicis, nē, ka rītā nav. Rītdien pierakstīs. Rītdien brīvā. Jā, to es jau biju aizmirsis. Jā, bija tāda lieta. Labi, noskaidrojām, ka tev patīk visādas šitādas sportiskas lietas. Tagad spēlējam vienu dziesmu, un tad atkal kaut ko. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Paul, tu zini, no kuras filmas šitā dziesma? Šitā, man liekas, ir no tās, kur Dustins Hoffmans spēlēja to studentu, kurš beidz skolu, un tad vecā mammas draudzene. Absolvents. Laikam viņa graduate, viņa laikam saucās. Laba filma. Dikta laba filma. Klau, ir pienācis brīdis man tev uzdot tādu jautājumu. Mums Dzeltno taureņu ielejā šajā raidījumā, kurā mēs šobrīd esam abi sapulcējušies, ir parādījusies jauna rubrika, kura sauksies Kauns stāstīt, prieks atcerēties. Un tev ir tā brīnišķīgā iespēja atklāt šo te rubrikas dalībnieku sarakstu. Tad tavs gadījums rubrikā Kauns stāstīt, prieks atcerēties. Tas noteikti prasās pēc kaut kā tāda godīga stāsta par to, par ko varbūt tiešām tur ir kauns stāstīt, prieks atcerēties, bet vienmēr jau, kā saka, visu, ko tu pasaki, var tikt izmantots pret tevi, lai cik būtu pagājis laiks, bet, zināms, noilgums varētu šo lietu amortizēt, un tad es varētu īsumā izstāstīt vienu notikumu, kur mēs ar brāli, kurš ir 9 gadus jaunāks, un mani bijām izdomājuši nopirkt pirmo mašīnu. Bija kaut kāds 91. gads apmēram. Man jau nebija nejausmas ne par satiksmes drošību, ne par mašīnām, ne par ko. Tikko bija dabūjis tiesības, un kaut kur es biju sagrabinājis $70. Priekš tiem laikiem milzīgu naudu. Viens onkols Hospitāļa ielā vai tur blakām tā mazā ieliņa. Tādā šķūnītī bijām mieru mums pārdot pirmo Moskviču, kurš esot ejošs kaut kādu 54. gada. Mums tā acis zib un tā mašīna gribās, un onkols ir viss čikiniekā, un mašīna rūc, viss kārtībā, ātrums slēdzās, bet bremžu nesot. Bet mums tā gribās to mašīnu, ka mums ir pilnīgi pie kājas, ka viņai nav bremžu. Kas tur bremzes? Jo mums ir pilnīgi skaidrs, kā apstāties. Kā tu vienkārši atstāja robā, izslēdz aizdedz, atliet to sajūgu, tā mašīna ar ātrumiem bremzē, tu ieliec zemākā pārnesumā, viņa apstājās, sūc, pēc tam 91. gadā mašīna vispār uz ceļa nebija, benzīna nebija, neviena nebija, bija tukšs ceļš. Ziemas riepa arī nebija. Kāda ziemas riepas? Tad Moskvičs 54. gada. Un tā mēs čubinājām. Un vēl bija, vēl tā kā tādai, vēl drošībai, vēl bija tā kā rokas bremze. Ka to varētu tā kā norot, onkolīs teica.
Nu, un sīkais Bračs, protams, jau tajā brīdī ļoti krampīgs puika, kurš jau tajā brīdī kaut kādā airēšanā tur trenējās, rokas bija īstajā vietā. Viņš iekāpa pārbaudīt, kā tā ručena strādā. Protams, norāva un neprocot, tā palika arī tas striķīts rokā, bet tas mūs neaturēja. Mēs devāmies mājās uz Baltasaru mašīnu bez bremzēm. Tad vienā kaut kur, viss gludi gāja, mašīna ļoti maz, un mēs tā taktiski skatos priekšā, sarkanais brauc lēnām, iedegās zaļais, es tā kā pātrinos, un mēs smukpiemēr līdz Juglē tikuši ārā. Un vienā vietā pēkšņi mēs jau tā kā zaļais sāk, un pēkšņi kaut kāds taksis, kuram laikam vēl bija benzīns, izdomā sāk braukt atpakaļ nevis uz priekšu, vai adresē brauc, jopci, ko tagad darīt? Jo pa otro joslu brauc kaut kāds mašīnas. Tagad es dabūju starp liepiņām uzbraukt uz tādu, uz trotuāra tur pie kas tā malienas, kas tur nāk ārā. Tad mēs tā, bet apstājamies, viss kārtībā. Bet tikmēr nosprāga arī akumulators, un tad mēs dabūjām to mašīnu stumbu, bet tā kā Bračs vēl bija diezgan sīks, tad nācās likt viņu pie stūras, jo tikai es varēju to mašīnu pastumt. Tad mēs jau bijām iekrubulējuši un sasēd, ko tā vairs mainīsies. Tad mēs mājās aerocām abi divi pie stūras to mašīnu pa brīdim. Tā bija, tas bija šausmīgi sen, un tas bija pirms vispār man varbūt ienāca prātā uztraukties par satiksmes drošību un šiem citiem jautājumiem. Kurš jaunībā nav darījis dūlas lietas? Šī bija viena tā dūlā lieta, ko mēs ap divi izpildījām. Forši. Kauns stāstīt, prieks atcerēt. Tieši tā. Tagad gan uz tām Lieldienu salām. Tu esi bijis ceļojumā uz Lieldienu salām, par ko šo te ceļojumu uzzinot, man elpa aizrāvās un domāju, Haidī, tā gan ir viena forša lieta. Lieldienu salas, tā tu viņu pateikšu, tu zini, kā viņas paši polinēzieši sauc? Rapa Nui, Jā, tiešām. Tā ir pati tāda vientuļākā vieta uz zemes, jo salas īstenībā nav salas, tur ir viena sala un viens tāds maziņš klinsbluģis blakām, uz kur neviens nedzīvo. Būtībā tā ir viena sala, kurai, ja novelk tādu apli 2500 km radiusā, neviens nedzīvo tuvāk. Un tā ir visvientuļākā vieta uz zemes. 2500 uz jebkuru pusi ir tikai okeāns. Ļoti smeldzīga vieta. Tur ir arī transports? Jā, es tur pamanījos noīrēt motociklu. Tur bija vairāk motociklu noīrēt, tagad es atzīmējies arī kā mototūrists visvientuļākajā vietā uz šitā globus. Es braucu ar mocu pa Lieldienu salu. Es domāju, ka Latvijā nav otra cilvēka, kurš tur būtu braucis ar mocu. Varbūt ir divi cilvēki, kas tur vēl ir bijuši. Tā kā tajā, ja kāds grib būt īsts turists, viņš var man pārsist man rekordu uz Lieldienu salu un izbraukt ar motociklu. Kā tur bija tā nokļūšana? Es gribēju arī tev jautāt. Tur ir ļoti vienkārši un tikpat arī sarežģīti. Vienīgais reizes iet no Čīles uz Lieldienas salu, kaut kāds lielais Boeings, tas ir 3500 km no Čīles, bet tā ir Čīles teritorija, 3500 km, tas ir milzīgs attālums. Un tad ir vēl kaut kāda 3000 otru pusi, tur uz Tahiti. Viņš nolaižās Tahiti, tas Boeings, tad viņš brauc apakaļ, piesēžās uztankojas tajā Lieldienas salā un lido apakaļ uz Čīli. Un tā tas notiek, reiz 2 dienās mainās tā turistu grupa, cik uz Boeing ir vietas, tik arī ir turisti uz salas. Ne vairāk, ne mazāk, jo vairāk jau nevar atbraukt, viena lidmašīna. Cik eiros tik jāizved. Un tā tur tie cilvēki dzīvo. Man ļoti patīk tā vieta. Kas tur uz vietas notiek vispār? Tur blīva apdzīvotā sala nav. Cik kaut kāds 11 km gara, viņi tur dzīvo kaut kādu tur 5000 cilvēku. Internetā es atradu, ka tur ir viena tāda vieta, ko tā kā varētu saukt par pilsētu. Tāds pilsēta, tad cik tā pilsēta liela? Tad ir Kuiviži tāda pat pilsēta, mēram. Tā. Kaut kur pēc tā izmēra. Bet tas Boeing skrejceļš ir un tāds tankeri tur vienā vietā piestāja un salaiž viņiem kaut kādu naftu tādos bunduļos, lai viņiem ir tām Boeings kustangot un pašiem kaut kādām tur elektrībai ģeneratoriem. Cik tad tu dienas var pavadīt? Cik tā lidmašīna nāk apakaļ, kaut kāds 2,5 dienas. Tur jau nav ko darīt, tu aeroc pāri, atnāc apakaļ, aizbrauc vēlreiz, lai to mocu izbraukā to savu pusstundā un ej atkal uz krogu ēst un zivis, tā kā vairāk tur nav. Viens krogs vai vairāk tur bija? Ir tu krogu, un tajā vietā es pārliecinājos, ka tās Lonely Planet grāmatas ir nenormāli ticamas. Tur bija rakstīts, ka 3. krogs no ostas, tur pie durvīm gulēs suns, un vecim ļoti labi sanāk kalmāri. Un suns guļ, un kalmāri ir visi čikiniekā, visi ir tik precīzi pierakstīts, ka Jā, to viņi māk, tie Lonely Planet. Es arī esmu pārliecinājies, kaut kur šķiet, ka Īrijā es meklēju dolmeni, un tad tur būšot tāda sabrukusi sētiņa, un tad tur kaut kāds krūms. Tanta parasti stāvēs pie sētas. Kaut kāds krūms, kuram nolausta galotne, teiksim, un tieši tā arī tur viss ir. Tā kā malači tie, kas tās grāmatas tājas. Slavenāko lietu par tām skulptūrām lielajām. Tas ir viens fantastisks fenomens, un tas, man liekas, man pilnīgi neinteresē redzēt Ēģiptes piramīdas. Tur jau tur var savākt visu Āfriku un uzcelt, bet kā var
atbraukt čaļi vispār no tās Polinēzijas ar laivu tos 2500 km un atrast to Lieldienu salu. Vai cik čaļu aizbrauc garām un neatrada un nosprāga okeāna vidū, es nezinu. Bet kaut kā viņi tur ir ieradušies, un tie arheologi liecina, ka tur pēdējos kaut kādas 800 gadus cilvēku dzīvo, pirms tam nav dzīvojuši. Tātad kāds ir bijis tik veiksmīgs, ka viņš ar visu kāzu, veceni, kartupeļiem un banāniem līdz tur ir atbraucis, un viņš spēja savairoties vēl kaut kādā mistiskā veidā. Tā kā tas ir unikāls brīnums, kad tie cilvēki to vietu ir atraduši, kā nav aizbraukuši garām, un otrs, ka viņi vienā brīdī tur ir dzīvojuši kaut kādā 20,000 cilvēku, tā lēš tie arheologi, un 20,000 tur tā īsti nav ko rīt vairāk, tur tad ir pamaz tā zeme jau, un viņi tur sākuši viens otru griezt nost. Un kaut kādā tajā brīdī viņi sākuši celt no vulkāniskā ieža tās Lieldienas salu galvas, apmēram tur no kaut kādām 5 tonnām līdz 40 atkarībā, cik viņi liels tas izmērs. Bet ar tām arī pilnīgs brīnums, tad kaut kā tās 40 tonnas tie daži papuās ir aiznesuši līdz tam okeānam. Izurbinājuši no vulkāna, aiznesuši līdz okeānam un nolikuši. Tas ir viens brīnums. Otrs brīnums, ka viņi uzlikuši galvas tādu pižiku, tādu sarkanu, no cita vulkāniska ieža, no cita vulkāna, kurš arī sver kādus 5 tonnas tas ripulis. Bet neviens arheologs nav atradis neko cietāku par šo iezi, ar ko tie vietēji var būt apstrādājuši materiāli. Nav skaidrs, tur nav, pat nav alumīnija karots, ar ko pakasīt to visu. Bet viņi ir grebuši lielā jaudā un ātrumā, tur laikam ap 900 to galvu ir pa to salu salasīts. Tur gan salauzts, gan vesels. Tas ir nenormāls daudzums, cik cilvēku vajag. Neviena instrumenta nav, un vispār neviena. Un viņi sanāsuši tās galvas, tas ir kaut pasaules lielākais brīnums. Kurā gadā tu biji tur? 2004, 5 kaut kur tā. Bet internets stāsta, ka vēsturnieki, kādus cilvēkus tur satika, kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka esot tur gan tādi tumšādaini cilvēki, gan arī vienlaikus baltie cilvēki ar gaišiem matiem vietējie. Divas tā kā rases vienkopus, un ka tur vienā ģimenē bez maz, kaut kādi brīnumi tur ar šo tur bija rasu maisījumu. Tā, ka tie, reķini atbraukušie, tie, kas tur dzīvoja, bija tie polinēzieši, atbraukuši bija no Austrālijas puses, no tām salām visām. Tie tādi mazi zemi, izstāst pēc Austrālijas aborigēniem, tādi būdīgi tumši, bet tā, ka ieradās tur visi foršie brašie Eiropas pirāti, kuriem vajadzēja cukurniedru plantācijām vergus, ko šancē Čīlē. Viņi vienkārši visu to salu nafīgi aizveda prom, un tur palika apmēram 5% vietu iedzīvot. Tur ne folklora, ne valoda, ne kultūra, nekas nav saglabājies īsti. Un ka tagad tur pēc tās vergu būšanas dzīvo gan blondi, gan melni, tie vispār ir vēl trešo reizi apakaļ atvest, tas ir tāds uzslāņojums. Mēs nevaram spriest par tiem vietējiem, jo viņi, varbūt tur galīgi slimus, klibus un tīzlus nepaņēma. Vispār ir no vienā brīdī, kad ieradās eiropieši, aizvesti uz Čīlu un tur nosprāguši tajās cukurnedru plantācijās. 1722. gadā, kad Lieldienu salās ieradies esot holandietis Jakobs Roggevēns un kad iedeva to nosaukumu Lieldienu salas, viņš ieradies tur Lieldienu svētdienā, tad viņš esot vietējiem vīriešiem esot bijušas tāds pagarināts ausis. Tas ir vēl joprojām aktuāli tur kaut kā vietējiem vai ne. Pagarināts uz leju, ar tādiem lieliem auskariem, ka pat līdz pleciem tās ausis. Tagad jau vietējiem vīriešiem arī Rīgā dažiem fotogrāfiem ir kaut kāds labi. Tuneļi ausīs. Tādi paši tuneļi tikai no cita materiāla. Bet ir tur, jā? Nē, tagad vietējiem vīriešiem pārsvarā bija ar moci braucot vieļi galvā, jo ķīveres tur nebija nevienas uz tās salas. Ja tev gribās ķīveri, tu apsien vielu ap galvu. Mīksts ir, ja nokritīs, galīgi nesam, vai arī ja nosiņos būs ko saslaucīt. Tas viņam bija varbūt nacionāla īpatnība šobrīd, bet tik un tā tie nav nekādi vietēji, tie ir kaut kādi čīliešu pēcteči, kaut kādi tur polinēziešu pēcteči, tie nav tie oriģināli, ir noslaucīti no zemes virs. Mašīnas tur ir? Ir dažas, bet interesanti tā, ja mašīnai saimnieks ir pieradis viņu parkot vienmēr no vienas puses mājā braucot, tad viens sāns mašīnai ir reāli izrūsējis tā, ka saule spīd cauri, un otrs sāns vesels. Tas, kurš pēc okeāna ir ar sāļiem izrūsējis, nošļakstīts ar to sāļu ūdeni, otrs normāls, jo ziemas jau tur nav it kā dēļ kā rūsēt, bet dēļ okeāna tiem viļņu tvaikiem un šļakatām viss mašīnas ir rūsējuši. Benzīns? Tur tas naftas tornis, tur ir tāds bunduls, tur jau tas tankers atved tur kaut ko. Vienkārši pievērt taču klāt. Bet to mašīnu tur bija, es nezinu, simti daži, nevairāk. Jā, bet tas bija tas lielākais, spilgtākais ceļojums, vai es kaut ko nezinu varbūt? Tas ir tāds, kas man patika dēļ tā tāluma un dēļ tiem brīnumiem ar tām Lieldienu salu skulptūrām, bet tāds atkal foršākais tādā moču braukšanas ziņā, protams, bija Jaunzēlanda. Tas ir labākā vieta, kur braukt ar motociklu uz šī globus, man šķiet.
Bet jauki ir bijis arī pie Aļaskā braukt ar heliboardingu un viss, kas ir bijis forši. Aļaskā toreiz bija? Nu jā, bet vienīgais man tā tendence ir braukt uz salām. Man patīk apskatīt salas, man nepatīk lielas tādas lietas kā Amerika. Tas nav apskatāms vienkārši. Ja kāds saka, viņš bija Amerikā, tad lūdzu precizēsim, tu biji kur? San Diego, Ņujorkā, Vašingtonā, kaut kur tu biji, bet tu nebija visā Amerikā. Pauls, tu sen neesi bijis Lucavas salā? Lucavas salā es kaut kādu vasarā biju iebraucis apstīties, kas tur būvējās, un tur kaut kādi, un tev tur tās sacensības jau arī notiek. Tur. Jā, Klau, vēl nepajautāju tev, kas notiek ar mājaslapu timrots.lv, tā taču tev arī ir. Tur es vienkārši, kad atceros, un kad man nav slinkumus, ielieku tos rakstus, kurus es esmu rakstījis kādam izdevumam, lai nepazūd priekš sevis, un lai es neaizmirstu, ko es pats esmu vienreiz rakstījis, es ielieku tur, tā kā tur kāds var palasīt, apmēram, ko es esmu domājis, tad vai tad. Labi. Tikuši apmēram esam cauri visām tavām aktivitātēm. Ansambli tu nedibināsi? Kāda tava attiecības ar mūziku? Mūzika man ir viss dejošana, mūzika man ir viss tālākais. Tas ir pilnīgs kosmos. Es apskaužu visus tos, kas māk dziedāt, dejot un spēlēt kādu instrumentu. Man tas ir vispār nē. Un tad es vēl kā vienu no pēdējiem jautājumiem pajautāšu, kad tad mums būs Latvijā automašīnās tas internets? Tas ir ļoti tuvu. Viņš jau zināmā mērā ir, un man ir, es braucu uz to iPod apstos, kad es gribu, bet ir jau vairāki tie virzieni, kā tās lietas attīstīsies. Ļoti iespējams, ka mums tas rādio arī skanēs pa internetu, un tikpat labi rādio skanēs no mašīnas uz mašīnu pa Bluetooth. Tās tehnoloģijas šobrīd tur tā vēl nav īsti definēts, kas aizies, kas būs modē un kas būs ērtāk, bet noteikti, ka tā mūsu mūzikas klausīšanās tradīcija un rādio raidīšanas tradīcija, tu jau pats redz, mēs esam savādākā radiostacijā. Šobrīd viss mainās, tas, kurš uztrāpīs uz pareizā zirga, tas būs zirgā. Klau, esam gandrīz stundu norunājuši, būs jābeidz drīz. Prasās iet pusdienās. Vēl, tuvojas ziema, ja? Jau pirmais saliņš šad naktīs ir bijis. Tās ziemas riepas ir pēdējais brīdis likt virsū, un tu vienmēr esi iestājies par drošību uz mūsu Latvijas ceļiem un ielām. Kā ir ar tām drošas braukšanas skolām? Vai katram ir jāmāk slidināt tā mašīna tomēr un tā kā pēc tam arī iztaisnot? Vai... Tas ir diezgan traģiski ar tām mašīnām, jo lielāka daļai cilvēku mašīnas nepatīk, riebjās, viņiem nevajag, viņi labprāt iztikt bez viņām, bet dzīve piespiež un viņi gariem zobiem kaut kā brauc. Tāpēc mašīnās ir visi šie ESP un ABS un visi šīs sistēmas un visi tie nakts redzamības un kas, lai atvieglot šiem cilvēkiem, kuriem riebjās stūrēt mašīnu, lai atvieglot viņiem dzīvi. Un nevar nevienu piespiest lieku reizi vingrināties vai iemācīties gāsta mašīnu. Tas būtu tā kā aizēja lieku reizi pie zobārs vai aizēja lieku reizi analīzes nodot. Mēs tur neejam tāpat vien. Tāpēc mēs arī, ja mums nepatīk mašīnas, mēs lieku ar viņām nevizinamies. Un to cilvēku piespiest nevar. Tāpēc viņš brauc kā brauc, un šīs tehnoloģijas tiek radītas daudz maz muļķu drošas, lai cilvēki nenosistos, lai viņi elementāri grozot stūru varētu nodot tehnikai informāciju, ko viņi vēlas. Paup, tos radarus vajag vai nevajag mums? Mums vajag, bet saprot, tas tā kā teikt, vai mums mājās vajag nazi. Vajag, bet ja tiks suns vai bērns pie tā naža, ļoti iespējams, ka būs problēmas. Un radars ir tāds diezgan smalks instruments, ko šobrīd bija iedevuši bērniem. Labi nebija. Dosim pieaugušiem, bet vajadzētu atrast, kuri pieaugušie grib pa viņiem atbildēt šobrīd. Tā kā tas ir labs instruments, bet, kā saka, stulbeņa rokās arī automašīna Urāls ir lūžņu kaudze, vai ne? Tad pats pēdējais jautājums. Zinu, ka tu arī esi tuvās attiecībās ar šahu, un tad es pajautāšu tam Kaspārovam, vajadzēja to pilsonību dot vai nē, tavuprāt? Es domāju, viņš būtu prasījis Igauniem, viņi būtu iedevuši. Latvieši ir tādi biklāki, un latviešiem nav stilā tik drosmīgi gājieni. Igauniem piestāvēt, pa mums brīnītos. Pauls Timrots, multimākslinieks, bija ciemos Dzeltenā Taureņa ielā. Paldies, ka atnāc, prieks bija tevi redzēt. Paldies, man patīk nosaukums, Dzeltenā Taureņa. Labi, čau. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трут за спиной медведи, а зима